Tagad mēs pārbaudīsim, cik dziļš ir šis ezers, kurš pēc nosaukuma ir Bezdibeņa ezers. Olafs iemetīs eholotu. Un tagad viņš skatās. Un dziļums mums ir 7 metri. Nu, tad īstenībā, ja viņam nav dubultais dibens, tad Vismaz šī vietā. Tad šajā vietā viņš ir 7 metrus dziļš. Nu, 7 metri, protams, ir padaudz, bet gluži par bezdibeni mēs laikam viņu nevarētu nosaukt. Mīkstā grunts tāda. Mīkstā grunts un zivis neredz? Diezgan mīksta, kaut kāds slānis varētu būt. Zivis pagaidām neredz. Varbūt nav īstā vieta. Vai arī Vilkača ezerā nav zivju? Tagad mēs esam ieradušies pie Bezdibeņa ezera. Vilkača Tīsa prāvā aprakstītā elles vieta atrodas starp Bezdibeņa ezeru un Purvu ezeru, kur mēs jau bijām. Par Bezdibeņa ezeru ir nostāsts, ka viņam nesot dibenu. Mēs pārbaudījām ar eholotu. Eholotā dibenu var redzēt. Tas nepārāk tālu no krasta ir diezgan dziļš, 6 metri, vairāk nekā 6 metri. Un tas dibens ir ļoti purvains un droši vien, ka ir grūti sataustāms, ja viņi tausta ar koku vai tam līdzīgu instrumentu. Tā kā nav nekāds brīnums, ja tev vajag 6 metrus garu koku un dibens ir mīksts, ka dibenu tomēr nevar saklausīt. Šī vieta ir tāda gandrīz maģiska. Pirms mēs ieradāmies, tad bija pilnīgs klusums. Tikai tagad mēs atnācām, tad krauklis 2 reiz iebrēcās un devās projām. Droši vien baudīt klusumu citā vietā.